atbalsta, negluži varētu teikt kritizē vai māca, bet gluži pretēji tiešām atbalsta savu komandu, visu 3 gadus trenerus, varbūt pat citas komandas arī. Un šajā Bundeslīgas zēnfutbola festivālā mums iekrita acīs viens līdzjutējs, kurš manā skatījumā bija ļoti korekts, ļoti interesants un ļoti skaļš. Tāpēc es lūkšu šeit priekšā pie mums atnākt tam līdzjutējam, kas sita ļoti skaļu bungas no Ventspils. Un jums es varu teikt lielu paldies, jo jūs saņemat balvā nedēļas nogali ar Peugeot 3008 un pilna bāka, bet ir jāatgriež. Bet var arī neatgriezt, ja es piedalos tur. Tātad droši ejam uz bildīt kopā. Tātad nedēļas nogala ar Peugeot 3008, pilna bāka. Paldies par skaļo atbalstu, par bungām. Bija tiešām ļoti patīkami. Bilde tātad mums jau no tālās distancijas, rekur vēl nespienam prom, un rekur sarkanais vīrīts. Ir jau bildes, super, cik jūs ātri strādājat. Tas ir ļoti jauki. Tālāk, skaisti, paldies tiešām, ļoti patīkami. Stūrējam tālāk, priekš bērniem jums ir iespēja atsūtīt savus auto kā zīmējumu. Latvijas Futbola Federācija, ja jūs atsūtīsiet savu sapņu auto, es jums varu garantēt, ka kāds, kuram būs visinteresantākais, vislabākais zīmējums, saņems savā īpašumā jaunu velosipēdu. Tas notiks jūlija vidū. Tā kā tiem, kam patīk māksla, tiem, kam patīk zīmēt un kam sanāk, varat droši pieteikties šim konkursam. Jums ir vai nu jāatnes uz Futbola Federāciju šis zīmējums, vai jāatsūta e-pastā. Tā kā ir kāda, teiksim, vajadzīga papildu informācija, droši vērsieties pie mums, mēs jums pēc tam vēl sīkāk visu izstāstīsim. Tas par to. Es domāju, ka kaut kāds māksliniecisks dvēseles noteikti mums ir. Tālāk, tagad mēs dosimies pie individuālām balvām. Individuālām balvām tātad mums ir 3 nominācijas: labākais uzbrucējs, vārdsargs un aizsargs. Jāņem talkā mazais A4. Tātad, sāksimies šajā situācijā ar vārdsargu. Sāksim ar vārdsargu. Ļoti stabils un labs sniegums ir vārdsargam, kurš pārstāv ļoti zaļu komandu, kurš ir rēzeknietis un kurš ir U12 garākais vārdsargs vispār šeit. Aplausi! Ļoti labs sniegums. Un tātad tev balva no Komanda LV. 50 eiro vērta dāvana kārta no Komanda LV veikala. Tātad var iegādāties sev jaunus, varbūt cimdus vai futbola lapās, vai nu ko nu tev vajadzēs. Katrā gadījumā sporta ekipējums. Tātad super sniegums. Es ievēru arī priekšpēdējā spēlē. Šeit pēdējā spēlē vairāk skaisti seiri un wow. Mums ir laba vārdsarga nākotne. Labākais aizsargs. Labākais aizsargs ir puisis, kuram ir, laikam, cik es saprotu, 2 uzvārdi. Vārds sākās ar Markus. No Babītes. Markus Tverjonovičs Boris. Arī tu saņem tātad 50 eiro dāvana kārtu no Komanda LV, un arī tu varēsi iegādāties kaut ko tikpat foršu, kas tev ir jau tagad kājās, ļoti modernu futbola lapavu. Varēs vēl kaut ko jaunu paķert. Malacis, Markus super. Un tagad dodamies pie labākā uzbrucēja šajā turnīrā. Labākais uzbrucējs šajā turnīrā, mūsuprāt, un arī statistiski, ir arī no Babītes, un tas ir Dāvis Sedols. Aplausi. Arī Dāvis saņem 50 eiro dāvankārt no Komanda LV. Tādējādi arī viņš varēs noteikti iet mazā šopingā un būt kaut kādās jaunās drānās vai apavos, vai nu kas no viņiem būs pērk. Aplausi, malāc Dāvi.
Tātad atzīmēsim arī vēl vienu notikumu, kas bija pirmajā vakarā, kas bija 9 metru sogstienu konkurss. Varēja viņš pārtapt par bulīšiem no sērijas 1-1 izgājieniem, bet palikām pie tā, ka tas būs 9 metru sogstienu konkurss, un šajā konkursā uzvarēja Babīta. Babīta, aplausi jums, neliksim jums tagad nākt, jo jums šīs bumbas būs jāņem kopā ar visām pārējām, bet Malači 5 bumbas vēl no Latvijas Lopu federācijas. Tā kā, nu ne visas, ko tā traks, ko tā cita, kā trenēsies. Nē, visas nē, bet vēl klāt ir 5 bumbas Latvijas Lopu federācijas par labu un sekmīgu sniegumu 9 metru sogstienu konkursā. Paldies, Džeki, bija ļoti labi. Tālāk, mums ir viena balviņa, kuru parasti mēs pasniedzam. Pirmās vietas trenerim, pārstāvim, katrā gadījumā personai, kur ir ļoti svarīgi šajā komandā, pulsometrs. No pulsometrs LV, tātad, lai būtu iespēja sekot līdzi treniņa intensitātei, lai viss būtu kārtībā ar sistiņu un lai to varētu visu kontrolēt. Tā kā aplausa man vajadzīgs viens pārstāvis no Babītes, kurš ir gatavs saņemt šo skaisto pulksteni. Ja neviens nenāk, es paņemu. Aplausi. Tātad tas ir pulsometrs, tas ir principā tāpēc, lai nevarētu sekot līdzi tātad visiem fiziskajiem parametriem, lai nepārslogot bērnus, un tāda lieta noteikti ir svarīga, jo futbols paliek arvien grūtāks un grūtāks sporta veids, aizņem arvien vairāk un vairāk enerģijas, un šāda lieta noteikti ir ļoti noderīga. Nu ko, tagad mums ir jāsāk jau tātad apbalvošana. Sāksim ar 6. vietu. Es saku 6. vietu, neteikšu pēdējo vietu nekādā gadījumā, jo 6. vieta tā arī ir vieta, un tas nenozīmē, ka jūs pazūdat vai kā citādāk. Nē, Malači, jūs cīnījāties, jūs bijāt noteikti pietiekami lieli un spēcīgi pretinieki citām komandām, varbūt nedaudz kaut kur nenoveicās. Ar aplausiem 6. vieta šajā turnīrā Riga FC. Man ir vajadzīgi tātad 3 pārstāvi no šīs komandas, varbūt 3 komandu kapteiņi, kas saņems tātad dumles, saldumus, bumbas no Latvijas Lopu federācijas, un vēl dažādas svarīgas brīnumus, kā diplomiņu, kā rokas spiedienu, kā mazu uzmanībiņu. Malači, puikas, viss ir kārtībā. Tātad bumbas no Latvijas Lopu federācijas un dumles saldumi jums par 6. vietu. Nākamgad mēs ar jums tiksimies virslīgā, tātad C grupā, bet tas nekas. Cerams, ka jums būs papildus motivācija, lai ļoti ātri atgrieztos atpakaļ B grupā, kas ir Bundeslīga, tātad kopbilde. Un puiši noteikti, liels paldies, noteikti arī neskrieniet prom, sagaidiet apbalvošanas ceremoniju līdz beigām. Aplausi, paldies, puiši! Tālāk, 5. vieta. Pēc tāda paša scenārija, labs sniegums, ļoti skaļi, vecāki, interesanti, kolorīti. Pateikšu godīgi, man patīk tāds, teiksim, izaicinājums. Man ļoti garšo izaicinājumu. Liels paldies par jūsu sniegumu, Smiltens, Džeki. 5. vieta, Malači, aplaus, bijāt Malači. 3 pārstāvi, un mēs arī tiekamies nākamgad šeit par Bundeslīgā. Pāris supergols jūs noteikti iesitāt. Un kopumā ļoti stabils, interesants sniegums. Pretinieki šoreiz bija varbūt nedaudz veiksmīgāk, kaut kur kāds mazs hit līdz zaudēt punktiņu, bet tas nav svarīgākais. Es ceru, ka jūs guvāt daudz pozitīvu emociju no šī turnīra. Un noteikti ceram jūs redzēt arī nākamgad. Visi Smiltenē ir tik gaiši. Un tagad skatāmies uz šo onkuli, un tad uz vēl vienu. Viss ir. Jā, paldies, puiši. Aplaus, ko mēs tādu novītuši esam. Tomēr atzīsiet, ka šī komanda sagādāja, ka vienai citai komandai arī problēmas laukumā, tā kā puiši labi cīnījās. Duramies tālāk. 4. vieta. Mums arī ir komanda, kurai formas tērpos ir dzeltens, bet tad ir nedaudz zils. Ventspils ar aplausiem 4. vieta, 3 pārstāvis. Man vajag šeit bumbas no Latvijas Lopu federācijas, dumles saldumi, diplomiņš. Liels paldies, jūs arī bijāt ļoti labi. Man arī iedod 5, es arī gribu. Varbūt tu būsi slavens nākotnē, es varēšu teikt, ka es paspēju tev roku. Malači, puiši.
Tātad, bildīte Ventspilniekiem. Liels paldies jums arī ļoti drošu un jauku ceļu māju, ir ko braukt, nav nekas tepat aiz stūra. Aplausi. Tālāk. Tātad, pirms mēs sākam apbalvot 3., 2. vietu un 1. es vēlos, lai varbūt kāds neieskatījās tabulā, lai varbūt nezin, cik